Ukraiņu mammas apglabā savus bērnus un izmisīgi meklē nozagtos. Ukraiņu tēvi nosiņo zem krievu raķetēm, bet ukraiņu vecmāmas un vectēvi tiek padzīti no savām mājām. Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumi nesautīgi ziedo Ukrainas cīņai. Tikmēr Latvijas valsts neaptur tirzniecību ar Krieviju. Kāpēc vairāk nekā 3 gadus mēs nespējam saraut saites ar varmācīgo un vardarbīgo Krieviju? Kas tā ir? Maždūšība, liekulība vai alkatība? Mēs, kā maza tauta, mēs nedrīkstam un negribam bezspēcīgi noskatīties uz to, kā Ukrainā notiek brutāls slaktiņš. Katram ir jārīkojas, lai palīdzētu bērniem, sirgāliem, mamām un tētiem, kuriem uzbrūk Krievijas armija. Jo pretējā gadījumā nākamie būs mūsu bērni, mūsu vecāki, mūsu zeme, valoda un valsts. Un tad jau būs par vēlu slēgt robežas, pārtraukt tirgoties, aizliegt tranzītu. Mēs aicinām valdību un Saeimu slēgt robežas ar Krieviju, aizliegt jebkādu sadarbību, tirdzniecību, sabiedrisko transportu. Tas ir pašcieņas, vērtību un solidaritātes jautājums. Es saku milzīgi paldies Latgales patriotiem par to, ka jūs esat šeit savās mājās, drosmīgi nostājušies un paužat daudzu to cilvēku viedokli, kuri saka, beidzam barot lāci.